Eksodus man ir piedzīvojums. Eksodus priekš manīm ir jauns sākums un dievtuvība. Eksodus man ir iespēja kalpot Dievam un stāstīt citiem par Dievu. Priekš manis Eksodus ir kā liela ģimene un ceļojums ar Dievu. Esmu Valters Siksna, esmu tuvu jauniešu vakara vadītājs Brankās. Tā ir vieta, kur beidzot viņi var uzdot savus interesējušos jautājumus, arī tos jautājumus, kas liekas muļķīgi, jo neviens tur par tiem nesmējās, jo visi kā viens meklē atbildes. Un kā mēs sakam, mēs gribam dzirdēt visus viedokļus, un tur nav kaut kādā ziņā, tur nav vai pareizi vai nepareizi jautājumi, pareizi vai nepareizi atbildi, ka mēs uzklausām gan viņu viedokļu, gan mēs kā vadītāji dalamies ar savu ticību Jēzum Kristum, to, ko saka Dieva vārds, un tad viņi var to pārdomāt un saprast, vai tas, kam viņi grib sekot un ticēt. Jo ejot cauri vienmēr tādiem ticības pamatiem, kas ir Jēzus Kristus, ko viņš ir izdarījis, kas ir svētais gars, kā nodzīvo šo dzīvi labi, vienmēr tas liek atkal uzdošos jautājumus, kur es pats stāvu. Kāda ir mana ticības Jēzus Kristus? Kā es dzīvoju, vai es dzīvoju saskaņā ar Dieva vārdu? Un tas vienmēr liek pašam pārdomāt. Un tad, kad tu māci to citiem vai diskutē ar jauniešiem par ticību, tas liek izvērtēt, kur es pats stāvu, vai es esmu līdz galam izdzīvoju to, ko es mācu. Un es teiktu, ka tas ir tas labākais, kas mani kaut ziņā ietrītina sirdi, mācot citus, jo es pats caur to augu. Eksodus vide ir ļoti veselīga, lai viņi saņem šīs atbildes, un tos augus, ko es tur redzēju, kādi jaunieši nāk pie ticības, kādi pēc šiem Eksodus jauniešu vakariem arī kaut ziņā tie pat, varbūt, kur ticēja, es saliku pamatus savu ticības dzīvei, un bija kādi, kas teica, es gribu kristīties. Es gribu nodot savu sirdi pilnīgi, es gribu apliecināt savu ticību ar ūdens pagremdi, un kādi jaunieši arī pēc tam izvēle kristīties un kristījās. Eksodus ir brīnišķīga iespēja kalpot Dievam un cilvēkiem. Eksodus sevī ietver misiju, evanģelizāciju, mācekļošanu, mentoringu un dzīvu, dinamisku sekošanu Jēzus piemēram. Mēs vēlamies redzēt jaunu cilvēku paudzi, kas drosmīgi seko Jēzum un dara citus par mācekļiem visas dzīves garumā. Jauniešus, kas paplašina savu spēju robežas un dzīvo svētā gara vadībā. Jauniešus, kas uzdrīkstas teikt jā Jēzum.